stūrīte, jā, arī izdomāju pāršūt stūri. Šī stūri man ir rezerves iedeva. Tagad braukšu pakaļ stūri, mums jau būs pāršūta. Varbūt atceraties iepriekšējos vidikos, kāda man tā stūra izstījās. Un jā, izdomāju beigās to stūri pāršūt. Šitā mums ir rezerves stūrīte, jā, un tagad braucu pakaļ, un tad jau parādīšu, kāda būs stūri pāršūta. Arī atstāšu aprakstā kontaktus, pie kā šuju, kas ko kā. Tā kā, jā. Ko, esam gandrīz klāt. Tad bišķiņ tāds ceļš mums ir tāds galīgi dēdīgs. Bet jā, čalim ir bišķi dārgāk, bet, nu, kvalitatīvi. Nu, ko liekam jauno stūri virsū. Pastāsti vēl, ko jūs tur nodarbojaties. Pēstu šujiet, jā, visu. Jā, mēs šujam salonus, šujam griestus, šujam stūras, beņķus. Viss, kas salonā ir, to ir daram. Jā. Un cenas kā plus mīnus? Cenas diezgan palielas, jā. Bet kvalitatīvi, ne? Viss tā kā. Jā, protams. Mēs vairāk kā par kvalitāti. Jā. Bet tad jūs var atrast te Maskavas ielā 258. Maskavas ielā 258. Jā. Droši var braukt. Šādi te mums viss tā stūrīt. Nav viss. Skaistā. Tā kā jā, tā kā zvaniet. Pasieties, kāda stūrīta mums tagad ir. Viss tāda svaiga, tāda putiņām iekšā. Stāšu kontaktus aprakstā un zvaniet Džekam un jautājiet, kas arī beņķi šui viss tā kā. Tā, un vēl viena lieta gribēju parādīt jums. Ir plāns nokrāsot šito. Te jau kaut kas ir krāsot šito, te nokrāsot matēt. Ierakstiet varbūt komentārā, ko jūs sakiet, melns vai matēts. Kur arī krāsosim šito. Aplīmējam jau vienu zīmi, lai nav jāņem nost un nokrāsosim. Pastieties, kāds viņš ir. Tā kā jā, šito mēs tūlīt saslīpējam un krāsojam. Kur nokrāsots ir, skatieties. Kāds tagad izskās, paņem šokās. Gaismā redzēt kaut ko. Šāds te matēts smuks, kā jauns. Tā kā tagad iesim, liksim virsū, jau redzēsim. Gatavs stūrīt ir viss smuki matēts. Tā gaisma nedod to efektu. Gribiet redzēt, kas ir aiz šīm te, skatoties, aiz šitām durvīm. Opā, te mums ir jaunas riepas. Rod X11. 245, 35, 18. Jāsim virsū uz šiem diskiem. Paņēmu, jā, šitās ir ķīniešu riepas, jo baigais izmērs ir interesants. Jo nevar dabūt uz šitiem tās interesants izmērs uz tiem diskiem nāk, jo ir 7,5 un 8,5. Un, jā, un paņēmu ķīniešus, jo pārāk dārgi arī negribas par riepām maksāt. Jā, un braucam bortē. Parādīšu tūlīt tās reku samontētas riepas jau uz diskiem. Opā! Redzēt, kā izstāst baigi labi. Šitā tevat izskatās. 215, 40, 18 un aizmugurējās 245, 35, bet izskatās baigi labi diskiem. Bet uz mašīnas pašlaik nelikšu, atstāšu to saldējā ēdienā pašās beigās. Kā tagad es dzīšu iekšā autiņu, krāsošu suportus. Jā. Jo nomainīju arī bremžu diskus un suporti ir tur bēdīgā stāvokļa. Tā kā visu redzēsiet. Tagad ķersamies klāt, mašīna ir iedzīta, ķersamies klāt, skrūvēsim nost abus riteņus. Un tad parādīšu, kādi mums izskatās tie suporti, kā izskatās. Tā kā es ķeros klāt, skrūvēju nost.
Šādi izstāsta mums suporti. Tepat nav redzēt grunts uzlikt, te vienkārši kaut kas. Šitās gumijas arī mainīt, tās bija visas nokrāsotas. Nu tā, ziniet. Viss. Ņemsim gruntu, tikai jauns bremžu disks uzlikt, kur rādīja. Šādi tevat. Aizmugurē redzēt, tieši tas pats ir nesmuki nokrāsots. Bet ņemšu, notīrīšu bišķiņu, ataukošu un pūtīšu gruntu virsū. Viss sagatavots. Tūlītās varēsim nogruntēt. Arī mums ir aizmugurīte. Epoksīta sveķa grunti. Šāda te krāsa. Dzeltena būs tumša dzeltena. Lai bišķiņi tagad pastāv. Pirmā kārta mums ir nopūsta. Paņems gaisma no šādi, te viņi iztīsies. Jā, bet ja tur grib perfekti šitos te visus tos, tur jāvada strūklot ir, bet nu, negribās nekur vest ņemt nos čakarēties. Bet pa lielam būs ok. Uzpūtīsim vēl vienu kārtu un būs labi, te jāķerās pie otras puses. Kaut kā tā. Tā kā neko, es visu sakrāsoju. Un tad jau turpināsim, ņemsim bumperi nos un liksim priekšā jau spliteri virs. Mums ir rezultāts šāds te mums ir sanācis. Šādi te mums ir sanācis. Visam savādāk kā bija un aizmugurē. Šādi te. Tā kā jā, pa skaisto iztīsies laikam. Visa priekša novārdīta mums ir. Liekam lūpu virsū. Lūksim tūlīt tās caurums un liksim virsū. Mums ir strūvītis saskrūvēts, caurumi izurti. Tā kā tūlīt tās, kā saka, liksim virsū viņu, saskrūvēsim un liksim virsū. Un tad jau redzēs, kas te mums sanāks. Tūlīt lieku virsū un tad jau redzēs, ka... Esmu bumperi saskrūvējis, var teikt, to lūpu pieskrūvēju. Bumperis tagad mums uz zemes stāv. Tagad jāliek viss apakaļ. Spliters mums ir virsū. Šāds te viņš mums izskatās. Tā kā jā, bija ko pačakarēties, nebija tik vienkārši kā likās. Šodien esmu nočakarējis. Paskatoties jau nodarbojos ar šito koliņa glāzīte, kā jau riktīgā garāžā. Mums ir nākamā diena. Vakar baigi bija piekus. Vakar nočakarējos baigi ilga to mašīnu. Parādīšu, kā izstāsta dienas gaismā.
ķeršos klāt arī drīz pulēšanai. Un tad jau arī uzliks diskus, un tad jau redzēsim, kāds būs kopējais skats. Bet, nu, tagad jau viss tā saka, seksīgi. Jā, kaut kā tā kā skatāmies tālāk.